Šī video virtuve man sauc Žanna. Šodien pagatavošu Maskavas pončiks. Vajadzēs kviešu milti, ūdens, ola, cukurs, sviests vai nu margarīns, sāls, raugs un eļļa cepšanai. Siltā ūdenī izšķīdinu raugu. Ļauju pastāvēt dažas minūtes. Raugu un ūdenim liekam klāt cukuru, olu, sāli un samaisu. Lieku klāt izsijātus miltus. Pakāpeniski. Beigās sviestu vai nu margarīnu. Mīcīju 8 minūtes. Mīklai jābūt gludai. Raugu mīklā ir tā, jo ilgāk viņa mīc, jo labāk pēc tam iznāk izstrādājums. Bišķiņ ieļošu trauku sāniņus. Lieku pāri vai nu vielu, vai nu pārtiks plēmi. Un likšu siltā vietā raudzēties. Siltā vietā es uzsildu ūdeni un turu tādu siltu temperatūru. Nu, rūks kādu stundu, pusotru. Pagāja gandrīz 2 stundas. Mīkla gatava. Pabešu miltus pavisam maz, lai nebūtu pārāk daudz. Sadalīšu nelielos kumosiņos. Ieļošu papīru, vai nu arī pannu. Arī rokas bišķiņ ieļošu. Un veidošu nelielas bundiņas. Ļaušu pastāvēt kādas 8–10 minūtes. Pagāja 10 minūtes. Karstā eļļā cepšu. Var arī vai nu katliņā vai pannā, kā kuram ērtāk. Jāuzmanās, jo eļļa ir karsta. Cep no abām pusēm, tagad apgriežu uz otru pusi.
jāuzmanās tā, lai eļļa nebūtu pārāk karsta. Man ir režīma no 1 līdz 9 karstuma, es turu aptuveni 6-7. Jo var sanākt tā, ka garozīts jau ir brūns, bet iekšā vēl jēla mīkla. Nāc 24 gabali. Var pabert ar pūdercukuru. Pūdercukuru var sajaukt ar kanēli, ja garšo. Galmas stieti jau. Pufīgi. Maskavas pončiki gatavi, lai labi garšo!